Čau! Los, es nezināju, ka Volvo var būt tik smuki. Jā. Ļoti smuks Volvo. Paldies. Čau. Laižam iekšā. Jā. Nu, kur šitā mums izskatās vakar savilka trubas, salika kanalizācijas. Zini, ko es sāku domāt? Es nezinu, man saliņa tur būs, nebūs paredzēta virtuvēm. Jāskatās. Jā, es nezinu, tu vēl neesi neko ieplānojis, ja? Kā tu domā, vajag saliņu? Forša saliņa ir. Un es sāku domāt, vai pie saliņas nevajag izvilkt vienu vadu? Vadu? Jā, nu nevajag tur elektrības saliņas. Zini, kaut miksteru varbūt ieslēgt vai kaut ko tādu. Elektrībā, jā, ko tu plāno, tur var arī citi tur organizē izlietni, citi tur bāra leti ar, izvilkamām tām atvilknēm, tā kā šo var dažādi. Jā, un to mums vajag kaut kooperatīvu saprast, zini kā, jo šodien vēl šķēr. Jā, santehniku mēs jau vairs laikam nepaspēsim. Nu, šodien viņi būs, tie čaļi, bet te jau redz, viņi ir sarakuši virtuvi apmēram ir tur. Jā, atvērš plānojumu. Tā, nu rekur, jā? Projektā ir kaut kāda saliņa, jā? Jā, ir paredzēta saliņa. Un kā tu domā, tur vajag izvilkt vadu? Būtu jau labi, un tad letē uzreiz, lai ir, rozets vai sānā vai uz virsmas. Ko tā vajag teritorijā? Padomāji? Es nezinu. Es zinu, ka gribās pirtiņu, jā, tur galā. Varbūt ne galā, es nezinu, kur. Nu, es gribētu vēl siltumnīts, jā? Jā, to es, tu teici, rūpnieciski ražota vai? Vat es nezinu. Tās saliekamās, kas ir... Nu, es gribās... Smuka stikloti. Smuka stikloti, viņa būtu forša, bet viņai obligāti arī vajag elektrību un ūdeni, jā? O, man modinātais jāatcerās augšī. Hidroponika, tu zini, kas ir hidroponika, jā? Es zinu, jā. Jā, un es gribu uz tādu hidroponiku. Pa lielam viņa arī būtu forša, ja viņa ziemā stādos. Tur vajadzētu to apkuri, bet es jau pārāk sarežģīti. Droši vien kādam, kā lai saka, darītājam, kas veido kaut kādu individuālu apkuras sistēmu, tad droši vien, ka nav. Nē, it kā forša būtu tomātus ziemā ēst. Jā. Jā, un rekur, man šitie foršie kociņi. Jā, šie gan šos saglabā lūdzu. Jā, es saglabāšu, bet es zinu, ka kaut kādas dažas vajag visticamākais nozāģēt. Vajag? Es domāju. Es nezinu, rekur paskaties uz viņiem. Tas ir jāskaņo, ja es gribu nozāģēt? Jā, sarežģīti tas ir. Koks ciršanas atļauju, jāsagatavo, kurš koks tev ir, liekas, kuru tu gribi cirst nost, bet jāstāst, cik ir pēc tās topogrāfijas, kāda tev ir diametri, tāpēc, kad ir noteikts diametrs, kad ir nepieciešama tā koka ciršanas atļauja, kad ir kaut kādi, kurus bez saskaņošanas var cirst nost. Bet šajā zonā liks. Hamoku. Hamoks, es domāju, ko vēl te varētu? Tāds ēnains un nezinu, tur iekrināt kaut kāds šūpuļtīkls. Jā, hamoks, šodien ir forši, un es daži tiem kokiem arī paņēmu šo zemesgabalu, man ļoti patikās. Pārsvarā jau visi ir jau tie, plikie zemesgabali. Jā, šitie ir ļoti forši smuki, man tā patīk viņi. Jā, un te pirta doma ir šitien varbūt, zin kā, es aizsakšu ar skatu. Atceries tikai, to tad mēs arī varam uzskicēt, lai tev ir normatīvi attālumi, kurā vietā vispār tur vari. Jā. Jo tev ir jāstāst, cik tālu no kaimiņa robežas vai no kaimiņa ēkas, tas ir visbūtiskākais šajā gadījumā. Tātad pirti tur un siltumnīca kaut ko. Nezinu, varbūt, es iedomājos, varbūt tur var aizbāzt, es nezinu, kur būtu labāk. Jāskatās arī pēc kā tas noēnojums un siltumnīca kā varbūt nevajag tik ļoti to saulīti. Galvenais, lai tā vieta forša. Un ja viņa ir forša eksponēta, piemēram, tur stikla ar forša karkastāt, kad simpātiski, tad jau tu viņu var... Pagalmu vidū? Jā. Jā, tad viņi var tur, kur tā, apmēram, tu jau tajā genplānā vai kā to sauc, tu jau redzēt apmēram. Es saprotu, arī jāizrok visi tie kabeļi, kamēr tev ir tehnika, pareizi? Nē, skaties, šitā tehnika aizbrauks prom, viņi pēc tam vēl būs citi brauks. Bet, pa lielam šitien galvenais ir izrakt, jo te to plātni gatavo. Skaties, mēs vēl vārā šitien tev bišku. Jā, šitien forši. Nu tā, mēs esam augšā. Kādas tev attiecības ar kaimiņiem? Šitien super pagaidām kaimiņš, šos vēl neesmu iepazinis. Šitas ir forši kaimiņš, bet es nezinu, kāpēc viņš ir dzēl logā, tur viņš man filmē. Es nezinu. Tā ir kā draudzīgs. Starp citu ārsts, jā. Jā. Skaties, te būs kaut kur kanalizācija, tā biovide, jā. Nu jā, redzi, tavu pirti, ja mēs liekam tur, jo pirti gribēs ar dzīvojumu istabu. Jā. Zini, kā mamma jāatbrauks vēl paliek, tu panākt vēl kaut ko. Starp citu, mamma tos fans, viņa skatās, beidzot kaut kas interesants, jo viņa celtniecība tā mazāk. Interjers viņai vairāk patīk. Viņš jau man zvanīja, teica, jā, it kā tur būtu forši. Varbūt var likt vienkārši abas divas pēc kārtas, tās ir, izkārtot abas divas, piemēram, siltumnīca ir tālāk un pirtiņa ir tuvāk. Jā. Kas kaut kādiem, tur nezinu, labiekārtojam tur taciņām vai kas savienojums ar šo zonu, tad ar māju, tad arī pa to pusi visu var vilkt. Jā. Kad viņas it kā pēc kārtas būtu arī tā elektrība, ūdens un tam līdzīgi nebūtu jāvelk tur krustus šķārs pa to zemes gabalu. Jo varbūt, ko tu zini, varbūt tu gribēs kaut kādu laistīšanu tam zemes gabalam. Obligāti. Kā tad ir ar apkuri kāda? Siltumsūknis. Bet zemes kolektoriem? Jā. Un tad ir jāsaprot, no ražotāja, piemēram, pa tiem kolektoriem, cik viņam daudz to zonu vajag, kur viņš izvietos, lai mēs netrāpam virsū ar kaut kādu ēkas novietojumu. Tas ir diezgan būtiski. Es nezinu, domāju, varbūt vajag kaut kādas stieņas, nevajag stieņas.
Tas jau no tevis atkarīgs. Nu, es laikam domāju, ka es sāku sportot, bet man nesanāk, bet es domāju, varbūt, ja viņi pagalmā būs, tad vismaz varēšu drēbes viņam karināt. Jā. Es domāju, varbūt kaut kāds pāris stīņš, kaut ko tukšu. Nezinu, tu runāji par basketbolu grozu, ja? Nu, basketbolu es nereiz neesmu spēlējis, futbola vārti, nu, ko es tur viens pats pārdīšu? Tas saku, tas ir arī vairāk atkarīgs jau no tā, cik jūs esat, kas kuram patīk. Nu, pagaidām 2, tu nezinu, kā tu. 3. negribu pagaidām. Jā, nu tad jādomā par stieņiem. Jā, labi, stīņus mēs tikko atcēlām, lai zemesgalos nav pārbāsts. Un uz paklājiņa vajag trenēties. Dziļie muskuļi jātrenē. Labi, stieņi nebūs. Zāles pļaušana par teritorijas uzklāšanu. Obligāti robots. Jā, kur tu viņu plāno, un vai tu nevajag ārā rozeti vai ārā viņam staciju, kur viņš atbrauc? Obligāti vajag, bet, zin kā, tā ir koku karkas, un viņi varēs izvilkt cauri, kur vajadzēs. Jā, ne. Nu, vienkārši atzīmēt vajag, jā, to vajadzētu paredzēt. Es paredzu, ka viņi varētu būt šitien zem nojums, kaut kur šitajā pusē. Ar apgaismojums, leistīšanas krāns. Nu labi, to pēc tam arī var izvilkt. Es kaut ko jau vakar par to runāju ar santehniķi, viņi teica, ka pēc tam tur ir kaut ko izdomāt. Jā, super. Jā, un es vēl domāju, vai to terasi, jā? Viņi LED apgaismojumu var pa perimetru vajag? Var, jā. Viņi man būs ar zāli vienā līmenī, bet es domāju, viņi var atdalīt ar LED tādu lenti. Jā, lai redz to atšķirību. Tas būtu forši, bet es nezinu, kāda vēl segumu. Es nezinu, es gribu koka tieši terasi, jā? Ir visādas, es zinu, kaut kādas slāksnes, vēl kaut kas. Es zinu, ka kājiņai nebūs forši izkāpt ārā un tā tālāk, bet koku, zinu, kā viņi pēc 5 gadiem krāsot vēl šito darīt. Varbūt kompozīta. Sigls kokumdrāvu man nepiedos, viņš cīnās ar plasmas. Jā. Tāpēc es labāk uzlikšu kaut kādu flīzi vai ko. Viņš smējās par to, tāpēc man vajag kaut kādu, nezinu, kaut ko citu uzlikt. Nē, nu, ja tu mainīsi arī fasādes apdari, tad viss ir kārtībā. Tad var, kā lai saka, pieskaņot arī plātnes un tam līdzīgi. Bet, ja tev ir koka fasāde, var mainīt arī tai terasē. Vienkārši, kā lai saka, tāds vienotāks mazliet tas risinājums. Droši vien tāpēc arī arhitektūrā tas bija sākumā plānots. Es vēl domāju, zin kā, gribās lai uz sensoriem, ka tu iet toli iekšā, lai ir uz sensora. Gaisma, jā. Un tāpatās man tur ir tas skapis, kur ir, jā. Tur es domāju, ka arī vajag uz sensora, ka no guļam istabas iekšā. Tā tur šodien tev nav. Jā, arī kur šodien savu skapi ir. Tur arī varbūt ar sensoru. Nu, par tiem ēnu profiliem. Nu jā, tas ir tāds vēl, un vēl, zinu, ko gribās, vienu slēdzi, ka tu ej ārā, ka tu izslēdzi un viss mājā izslēdzas ārā. Nu, izņemot, protams, leduskapī. Pie ārdurvīm. Jā, to tādu lietu vajadzētu ieplānot. Tāda es taisīšu? Jā. Bet zinu, ko es pasties, tu baigi lielie objekti visāds tu esi taisījusi, ja? Jā. Un tu šādu mazo te pieteicies. Nu, interesanti. Man patīk dažādas avantūras jāatzīst. Kur laiku tu guli? Guļu. Sanāk? Jā. Tu baigi enerģiskā. Šodien cēlos 5. Gulēt 12. Un ko darīji? Gatavojos. Sagatavoju visu bērnam, lai varētu atstāt viņu, un tad braucu uz šajien. Tā kā man īsās dienas šodien, tā kā tad līdz 2. Bet guļu. Es vēl biju iedomājis, varbūt tur vistas, jā, varētu, tajā stūrī. Nav slikti. Jā? Kā tu domā, centrā vistas? Nu, ne centrā, pierīgā. Nedrīkst, jā. Nopietni? Oficiāli, ja oficiāli, tad tur jāskatās, vai par tiem kūtsmēsliem, par to kopšanu, uzturēšanu, vai tu tā kā spēj nodrošināt, lai nekādas smakas vai tam līdzīgi. Klausies, bet tevi vienam es redzēju govs ir. Varbūt viņam kaut kur ir kūts? Jā. Nu labi, vistiņas. Jā, tas jāstāst. Es domāju, ka pašvaldībai nebūtu nekāda iebilduma, jo tu 1-2 vistas būtu. No 2 nav jēgas. Labi. Vismaz kaut kādu, 10 vajadzētu, jā. Lai tev katru rītu ir svaigas olas uz galda. Jā. Tā. Īstenībā, zini ko, tu esi diezgan lielu darbu uzņēmus, jo tas ļoti daudz uzņēmumu tev jāsasaista kopā. Jā, tas ir tas interesantākais, man tā liekas, process. Parasti vismaz tā ir. Lielākais tas gandarījums ir par to, ka tev būs prieks pēc tam. Jā. Kad viss ir savienots kopā, forši uztaisīts. Bet jau ar visiem tiem vajadzēs komunicēt. Jā, jo vakar Gustava Bergs, viņi pateica, ka viņi, ko vajag no podiem, no vannām, no izlietnēm, tad viņi gatavi iesaistīties, teica, lai tu zvani. No Gustava Berga ir ko ņemt? Ir labi jāprodukcija, jā? Jā, neko sliktu nevar pateikt. Super. Jā, tāpēc ļoti daudz, un es saprotu, ka vēl visādi mēbeles, viss šīties, krāsas. Jā, kā lai saka, es nesaku, ka tas ir vienkārši, bet tā ir tāda kaut kāda ikdiena, un ar to ir pieredze strādāt un organizēt, tā kā izdarīsim. Super.
Klausies, Sintī man tikko izstāstīja par to, ka vai jūs zinājāt, ka terase arī skaitās nodoklī. Par terasi jāmaksā? Jā, nu, kad visa kvadratūra mājas pusē. Un tu iesaki terasī taisīt pēc tam, kad es nododu? Neiesaku, tu daudz dara. Tātad daudz dara tā, ka uzbūvē māju, nodod eksploatācijā un pēc tam uztais terasīti, lai nav jāmaksā par viņu nodoklīdz. Nu, jā, lai netiek aprēķināts par kopējo apjomu. Labi, mūsu pašvaldības skatās, mēs tā nevarēsim izdarīt. Tieši tā. Jā, vajadzēs maksimāli godīgi. Tātad ar eiro durvīm jūs sazinājāties? Mēs vēl nesazinājāmies. Mēs gribējām ar jums saskaņot vispārīgi, pirmkārt saprast par to fasādi. Jā. Bet dotajā mirklī mēs koka fasādē ielikām pāris variantus, ko mēs varētu pēc tam ar viņiem runāt, kuru tu variantu akceptē. Jā. Ko tu saki par šitā? Man patīk. Tu skaties un domā par ceļojumiem. Labi, tālāk. Un mēs ielikām jau kaut kādus variantus, kā varētu izskatīties ar viņu durvīm tā māja. Tā kā, man liekas, ka ir ok. Ko tu domā ar tādām lielām flīzēm likt, jā? Nu, ne flīzēm, kādas savas bruģis tas ir. Betona lievenītes. Jā, betonēt? Es biju domājis, varbūt tā. Nu, tas ir vienkārši kā variants ar kaut kādiem lediņiem iestrādāt. Jā, tas būtu forši. Tas saka tāds vienkārši piedāvājums dotajām mirklī. Ok, jā. Ja it kā mēs jau fasādes nerisinam. Jā. Jā. Tu saki par ko karkas mājām? Viss kārtībā. Nu, labi. Man ir vienkārši savs viedoklis. Tas Jā. ir, protams, atkarīgs no ražotāja un tur jāsaprot vispār tā tehnoloģija, kā viņš to koku apstrādā un tam līdzīgi, bet esmu dzirdējis ļoti daudz viedokļus, dažādus. Tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no paša ražotāja, kāds tas karkas ir, bet ir tā, ka ir pēc 5 gadiem jau, piemēram, fasāde jāatjauno vai pēc 10 gadiem jau tu jūti, ka kaut kas jau konstrukcijai notiek. Nu, kad ir, es saku, dažādi viedokļi dzirdēti, tāpēc man ir savs viedoklis par koku karkas mājām. Tu vairāk betonu mājas atbalsti, ne? Mūris, jā, dzelzbetons, koka karkas arī varbūt, bet viņam ir jābūt pareizi izveidotam, apstrādātam, izolētam, tā lai tā māja nav, kā lai saka, lai tu neiepako koku iekšā celofānā, plēvē, un lai viņa būtu, lai viņa pareizi elpotu, lai viņai būtu tas mikroklimats pareizs, un tad lai viņa būtu ilgmūžīga. Rāven, es ceru, ka jūs visu pareizi izdarījāt. Protams. Jā. Čau, Janka. Čau. Kur no interjera dizaina atnāca dāma Sintija. Jā. Interjera dizaina presēts, jā? Nu, gan. Jā. Ko tu Jankam gribēji pateikt? Lai mācās rakt, ne? Arī. Viņi saka, ka pa vienu dienu būtu to izdarījis. Nu, gan jau, es arī domāju. Jebkurš jau būtu pa vienu dienu. Ir pa pusdienu kas izdarīt. Nu tā kaut kā. Es to neteicu. Viņš mūziku klausās. Klausies, tev komentārs te bija, vai tavi mati ir īsti? Ir, jā. Tiešām? Jā, Nav pieaudzēt? Nav īsti manējie. Ko tu vari pateikt heiterīšiem? Lai viņiem veicās. Jā. Nu, dizains būs smuks, jā? Es domāju, ka jā. Man ir laba nojausma par to izdarīsim. Tā kā galvenais, lai mēs trāpam ar tavu vēlmi, un lai tas beigās ir ļoti funkcionāls un ērts. Nu, neatkarīgi no tā, cik viņš ir, kāda tā platība, bet lai viss ir ērti kopjams, tīrs, un kā arī tur bija viens komentārs par to kvalitāti. Ir forši interjeri, bildītais, bet kad ar to realizāciju ir švaki, tad mums novēl atrast perfekto būvnieku vai ražotāju, kas mums iedos kvalitatīvu materiālu un realizēs to atbilstoši tavām un mūsu vēlmēm. Super. Es skatos, Janka beidzot šansē sāk. Bet raķi rekur maudz. Viņš realizē ļoti smuki visu labi. Tu paskaties komentārus un ko tu redzēji? Bija ķipa pavirši noraksts. Jā. Tur bija dziļāks bedres, bija vienā galā, otrā. Tāpēc, ka tur melnzem bija vairāk. Ok. Tas ir tikko, kas pabrauc garām, tas bija tas kaimiņš, kas teica, ka vajadzēja vēl dziļāk rakt. Nu. Ja tas pamats staigās. Jau redzēs. Jā, rekurs Sintija. Jā, interjera dizains, un viņa arī ainavu dizains būs. Jā, Ļoti labi. Jā. Ļoti labi. Mums te tagad ir jautājumi par šo pleķi, kā ainavā izstīsies, ka viņš ir tāds bišķi augstāks par bruģi. Bruģa līmenis ir apmēram šķēmba augši tagad, ir jāņem būs nostalīgs bruģi. Varbūt smukāk ir, ka viņu ceļ vai ir iespējas celt pa kādiem. Pa vienu pakāpienu un vismaz augstāk, jo tur 52 pakāpienu laikam paredzētu. Teorētiski varētu to visu laist vairāk līmenī, un tad arī ar kaimiņu žogiem sajiet smukāk, man liekas, kopā. Zini, kas ir vēl? Es ar Sintiju runāju par to, ka būs saliņa, jā, no virtuvē, un tur vajag vienu kabeli. Ko nevar pēc tam vai tagad? Ja tā ir plātne, tad vajag tagad. Tad tikai, lai viņš nāk no betona, tajā vietā ārā kāds izveds. Jā. Tad to saliņas vietu no asīm kaut kādus vajadzētu 2 cipariņus. Jā. Vienas otras as, lai varam tur šodien ielikt tur arī gofru sturiņu. Kā noskaņojums? Labi. Viss labi? Jā, laiks labs. Baigi paveicies vēl laiku. Laiks ir ļoti labs šitiem darbiem. Tieši kādi, kad sākām, tad bija tā, ka likās, ka slīksim nevarēsim ko sablietēt. Viss ūdens ir aizgājis. Zemes darbiem ideāls laiks. Jā. Ne dubļi mums te traucē kaut ko vedājot, ne ielas mērējām. Tā
izvēle. Laika ziņā perfekti. Tā, Riku atnāca Sintī no interjera dizaina. Jā. Un Aino dizains. Jā. Un Viesturs. Jā. Es, man liekas, pie viņiem kaut kad vienreiz es bijis birojā, es tā skatījos pēc video. Kāds viens klients, man liekas, jā, viens klients bija, kad mēs bijām, tur skatījāmies vienu māju. Ok. Jautājums, kāds bija par elektrību? Kāds bija jautājums par elektrību? Kaudze gofrām gribam savilkt. Jā. Viens ir Zem pamatiem jau vislabāk. Jā, bet tēmēt, kur tev tā komunikācija zona ir kā atsūtīs mums schēmiņu. Nē, parasti jau iezīmē piesaist, un tad ir vieglāk saprast. Nu jā, piesaist, kur mums izvadīt, jā, bet teorētiski sienā var ievadīt, jā. Labāk, ne no apakšas, vienkārši, jā, apakšā, pie komunikācijas zona tev. Jā. Tā visas tehniskā telpa. Tehniskajā telpā, galvenais tehniskā telpā ir droši vien paredzēts. Tas sanāk šajā zonā. Sadalē vajadzētu būt iezīmētā jau iekšā, un tad... Jā, tas bija tas tehniskās telpas izkārtojums. Jā, un tur vajadzētu būt arī sadalē. Tehniskās telpas izkārtojumā ir sadalē. Šobrīd ir no asas ievads ārējām tīklam bija 277 kaut kas tāds. Nu, izmērs tev no galvas, es nepateikšu. Nē, es pamērīju, tas, sanāk tā puse vairāk tai telpai, tā kā. Bet ja mēs velkam vēl 6 gofras no turienes, tur gan visu sienu ar kabeļiem mēs izvadiem strīpā uztaisīsim. Tas jau nekas. Ka galvenais, ja tev, piemēram, ir dziļurbums, tad vajag saprast, kur tu filtru, jo noteikti filtrs jāliek kaut kāds. Dziļurbumam, jā. Jo obligāti. Un pēc tam, ja tu filtrē, tev vajag, lai uzreiz tas filtrētais ūdens aiziet uz pirti. Tas īstenībā nozīmē tā, ka tev aiziet no dziļurbuma ūdens uz māju, mājā viņš tiek izfiltrēts, un pēc tam no mājas viņš aiziet uz pirti. Tāpēc, kad ir, piemēram, man pašam neiet caur filtru ārā ūdens, un man ir dzelžains. Līdz ar ko, nu tad, ja es pielaižu baļu pilnu ar ūdeni, tad tur pēc tam ir dzels cilvēks. Nu, dzels cilvēks ne, bet, piemēram, ja tu paņem savu dāmu, iesēdies kublā, viņai, piemēram, balts peltkostīms, tad pēc baļas pasēdēšanas viņai būs dzeltens peltkostīms. Nu, tas viss romantika sabojā. Tas uzreiz sabojā romantika, jā. Tā kā labāk tā nevajag darīt. Jā, ok. Velciet melnas peltkostīmus. Jā, atrasina visu. Es sapratu tavu domu, bet zini, kas ir? Nē. Ko tu domā par koku karkas mājām? Neteikšu vairāk. Viņai jābrauc, es saprotu tāpatās kaut, ka viņai jābrauc, viņai birojā jābūt tikšanās. Tur viss ir kvalitatīvi apstrādāts, forši. Siguldas kokmateriāls C24, paši labākie kokmateriāli, pašas labākās membrānas, paši labākie būvmateriāli no būvniecības ABC. Nu, tur viss labi. Jā. Bet meistars. Bet zini kā, varbūt, ka vienkārši vajag atbraukt, pasīties viņai kādu māju. Tā kā tas jau visvairāk parādīs par to, kā mēs varam un ko mēs varam. Jā. Pārliecināja? Nosacīti. Nu, nepatīk viņai koku karkas? Nu, es nesaku, ka man nepatīk. Es saku, ka ir dažādi viedokļi. Nekas pēc šī projekta iemīlēs. Bet zini, kāds man vienmēr jautājums klientiem ir? Nu, ko man prasa? Cik maksā interjera dizainu uztaisīt mājā? Atkarīgs no interjera dizaina. Bet sākot lai, piemēram, nezinu, rozetīts, tu zini, kur tev būs flīzes, kādas būs, grīdas segumi būs, tur. Starta paka, jā. 100 kvadrātiem. Jā, šai mājai, piemēram, starta paka cilvēks grib, lai tu uztaisi. Lai tu paceltu telefonu. Jā, Es teiktu, ka vispār, ja tirgo, pieņemsim, ir līdz 60 eiro kvadrātmetrā par interjera dizainu, es sāku ar 15. Eiro? Jā. Ar krāsām. Ja tu saki, ja tu man prasījā, tur, apdari, bet bez tur mēbelēm. 1500 eiro, sākot no. Viņi pateiks, kādā krāsā sienu krāsot, jā? Es varu pateikt par tipveida. Šobrīd mana pieredze strādājot ar citiem ražotājiem, nekad neviens nepasūta tipveidu. Vienmēr viņi tāpat grib mainīt kaut ko. Tur iekšējo plānojumu, gribu tādu virtuvi, gribu tādu dušu, gribu, savādāk. Nav tipveida. Tāpēc ir grūti pateikt arī par to cenu, jo nav tāda standarta, kā izprojektēt, lai būtu interjers konkrētā ciparā, konkrētā kvadrātmetrā. Cik tev rāda veizā laiks līdz ofisam? 20 minūtes. Okay. Tas gan ātri. Redz, viņa nav tā, ka nepatīk kaut kas mājas vienkārši. Es ļoti dažādus viedokļus un vairāk sliktus nekā labus, tāpēc es ceru, ka viss ir kvalitatīvi un forši un rekur būs perfekta. Pārbaudīt. Nu jā, tāpēc jau mēs visu to Cik gadi garantija? Cik gadi? Es nezinu, man jāiet. Labi, 36 jau vienmēr mēs iedodam, bet konstrukcijām var dot vairāk. Pārējām lietām vienmēr ir citu materiālu piegādātā garantijas. Jopaidī, kas tad te mums? Kaut kas nopietnas. Tas ir santehniķis. Labi, es skrienu, jā? Jā. Čau. Vai santehniķis izsaucāt? Ātrā santehniķis piegāda. Čau. Pirmo reizi redzu santehniķis uz motociklu. Domā, ka viņiem negribās ar moci braukt santehniķis? Nē, bet uz objektu tāda. Jā, RR santehnika. Uz moči atbrauks un uztaisīs visu. Rekur.
Galvenais, tad es neaizpaldu pamats, jo kaimiņš brauca garām, kurš ir būvnieks, un viņš teica, ka vajadzēja dziļāk rēt. Vecumdienām kruīzos jau. Tu tev patīk kruīzā varēsi braukt savu māju kuģi kaut kur. Vajadzēs kruīz kuģi. Varēs ar māju kaut kur aizpeldēt. Bet redz, viņš jau nav redzējis ģeoloģijā. Ģeoloģijā visa grunts pēc tam tāda pati, tad nav jēgas rakt dziļāk. Tu raksies tur patās, būs vairāk ūdens, vairāk jāpiedara. Līdz ar ko tur tāda liela jēga. Risku uz sablīvējumiem, uz kaut kādiem tur dažādu grunču tipiem un vēl lielāk riski kaut kas var sēsties. Tā kā jātic ģeoloģijai, jātic speciālistiem, kas sarēķina, ka tas pilts tāda blīvuma nes tādu spēku, plātne nav liela, māja nav liela, kartas mājas nav smagas, tā kā par aizpeldēšanu, jā, tas ir tā kā teikt, ka 6 plus ir 25, bet, tu nezinu, pa datus, tad kā var pateikt, ka tas slikti strādās vai kaut kas tāds. Kā, vies tur viss pēc plāna? Plus mīnus, viss kā parasti. Nāk darbi klāt. Tas normāli. Plānots bija 2-3 dienas, jā? Plānots bija man līdz 5 dienām ierēķināts, ka būs. Šobrīd, kur ir 5, arī ir laikam šobrīd sanāk. Mēs piekdienu pagājušo sākām, šodien 4. Tā kā vakardiena bija tāda diena, ka mēs var teikt, ko pakrāvām bišķiņu vedamo prom, bet var teikt, neko nedarījām. Nebija baramie materiāli. Tā kā, arī liek caurulis, tur baigi daudz nav, kur arī viņus bērta. Ko tu komentāriem, ekspertu komentāriem gribi pateikt? Varu smelties zināšanās no viņiem, lai komentē. Jā. Okay. Nevajag smilti izmantot, vai tikai šķēmbas vispār standartā, man liekas, projektos ir kaut kādi 15 centimetri. Šeit būs 20, zem plātnes un 20 arī zem sagumiem. Te ir labs pīrāks, tāds, nekas te nesēdīsies. Tā, bruģim te. Tā kā nevajag uztraukties, šķēmbas būs. Bet smilts vietā arī varējām to granītē. Ko Janka satraucās? Janka lasa komentārus. Viņam patīk tie komentāri. Ko cegi? Man jau nav tās trubas jāliek kanalizācijas. Šķēmbās. Var liks arī šķēmbā. Zini, ko es izdomāju? Kad vajadzētu tie, kas grib, lai šķēmbas, bet lai vienkārši nāk un šķēmbās ieliek kanalizācijas trubas pēc tam iekšā. Tie, kas skandināja, strādājuši, viņiem patīk, tur tā visu liek. Tur ir smilts deficīts. Janka. Jā. Tā, cik dziļi jau ir? 67? Mēs esam 120, jā? Jā. Aha. Ok, kāds plāns? Kur viņi grib pūst? Tur kaut kas zālē. Ok. Ko tu tur tagad dari? Apakā baigi biezais, ja nosēdam uzmājas, lai var vairāk aizpūst. Un kur sūks? Uz liela peļķa? Diezgan, jā. Kas te pa lupatām? Kaut kas ieraksts iekšā? Kaut kas bija. Interesanti. Es ir kaut ģeotekstus ar otis kudras sarkanās dzīvā. Visai zied, jā. Jā, halo. Mums šodien viss. Tā rītā turpinās. Tas vārds kaut kā mēs aiztaisīm. Tā, kas zona? Turbēji. Urbumiņš? Jā. Ok. Atrast neviena cita nav? Tur vairs nav, mēs pēdējais nāc ārā. Cik dziļi ieurubāt? 58. Cik kā dienas vajag? Rītā droši vien tās zilās mēģinās ielaist, un tad viena diena mēs nebūs, un tad pēc tam nobeigs, nezinu. Kur diena tā būs, sestdien vai pirmdien. Klau, jūs tās trovas aizvedīsiet līdz mājai, vai to vajag santehniķiem? To ūdens trubu? Jā. Tur tev priekšniekā ārā, mēs jau tikko jau uribam, mēs parasti izvaram tikai zemē tā truba paliek. Ok. Santehniķis var, bet viņš jau netiks, tur jūs mašīnas stāv, vai ne? Rītā šos turēja neierā. Ok. Tur jau mašīna tie. Skaidrs? To izzinām, mēs kā jau rokam arī, bet tad tev šefi jau sabu. Lai, es ar šefu parunāšu tad, jā. Ok, paldies. Čau. Tā jau ir vakars, un urbumiņš vēl strādā. Viss neviens vairs objektā nav. Rekrutē ir elektrības vadiem. Jā, izvadītas gofras. Gasko malečs džeki pašancējuši. Urbumiņš ir pēdējais palicis objektā. Drīz jau viss rītdienas čambos te visu. Pastīsimies, ko urbumiņš tagad dara tik vēlā vakarā. Ko rīktīgi, mauz. Tāds mālēns izstās. Cita krāsa pavisam, ne? Cik mēs esam dziļi jau iekšā? 83. 83? Tās ārā laidīs zilās trūkas. O, ļoti labi. Kā nogurums ir? Tāds, bieži pārjūst.
Tā tagad ņem ārā, ja? Jā. Tieši laikā atbrauc, ne? Wow. Ko tu man nebrīdini? Līdz cikiem šodien augstēt? Cik? 2 stundas vēl. Tā, nu rekur pats Urbimiņa plus. Kā viņš sanāk? Viņš griežās tur apakšā, ja? Jā, griežās. Viņš pats vai tur kaut kāds motoriņš? Jā, viņš pats griež un tad jāgriež. Griežās, pats griežās. Ok. Neuzkarst? Nē, laikus kamojām. Viss beidzot būs klusums, ja? Forši saulīt šovakar spīd iekšā te. Jā. Taisīs ciet. Forši lidmašīnīte pāri. Forši. Vai jūs šodien varēsiet izbraukt pāri tam visam? Jā, te jau tāda mierīgi, ja. Jā, bet nu... Viņi jau te aizbērst ciet, no te nebērst šos. Bērs, jā. Te uzreiz špukt ārā. Šito neko nesaspiedīs, ja? Nē, jau tur smilk būs virsū, viņa vēl to novāk bērs. Jā, viņi grib to ieplānot to šķembošanu, kad ko kā. Kā tas ekskavators normāli šancē? Ātri vai lēni? Kā normāli, kā jau strādā. Jā? Jā. Ko tad smilk bijuši ātri izgrāb visu un sabēru. Jo komentāros raksta, ka viņš baigi lēni esot. Pa 2 dienām to citi būtu izdarījuši. Pats māki ar viņu braukt? Šito? Jā. Nē, šī tāds neiet maziņāk. Bijuši kaut ko, bet ar tādīšu nē. Čau, Janka, nu atbrauc filmēšanas. Čau. Sorry, ka es te pa traktoris saucu, sapratu, ka vajag pa ekskavātoris saukt. Tur jau. Tas taču vienalga. Jā? Nu, it kā. Kā noskaņojums? Nu, kā piekdienā. Labs? Nu, protams, piekdienā vienmēr labs ir. Jā, bet kad jūs pabeigsiet? Kad būs jāsdziedēs. Klausies, es redzu, ka tu šķembiņu esi atvedis vakar, ja? Nu, ne es, bet jā, atved mums šķembu. Nu, jā, es cietiek. Nu kā šodien viss pēdējā diena? Nu, es domāju, ka diez vai. Jā, vēl domāju, jā? Nu, nav skaidrība tiem kabeļiem. Kas tur ir ejam parunāt? Vietās tie izvad nāk ārā. Jā. Tad tu domā, mēs vēl varētu pirmdien sadarboties? Kaut kas bišķiņ paliks, jā, tāda sīkšķēma vai nezinu. Labi, kad man traķis tarantam atdot? Tad, kad viņi nevajadzēs vairāk. Tā domā, vēl vajadzēs, jā, pirmdien? Nu, iespējams. Varbūt, ka šodien viss Nu, jā, iespējams, ka šodien varbūt. Un tev piekdienās nav visā diena? Nu, ir līdz 1. Aha. Nē. Nu, aptuvenās izvadas vietas mums ir zināmas, bet vēl precizēs šorīt. Un tad, kad būs noprecizēts, tad arī aizrakstīsim. Jā, jo mums bišķi tur korekcijas atnāca. Interjera dizaineri pateica, ka, nu, to es izdomāju uz saliņu, ka vajag, jā, kas būs virtuvē. Un interjera dizaineri ieteica, ka vajag pie šitā te divāna rozete uztaisīt. Nu, pie divāna obligāti. Jā? Man liekas, jau nevajag. Viņi uzstājīgi teica, ka vajag. Kā jūs domājat, vai pie istabas vidū rozete grīdā? Jūs izdomājāt, ka vajag pie žoga vādu? Jā, abiem vārtiem. Jā. Tur it kā nebija nekas uzzīmēts, bet tur vajadzētu būt motoram, ja vidīsies vārti. Jā. Ja tagad viņi neielikt to gofru, tad pēc tam jau būtu jau problemātiski. Nu, Gaskom kaut ko saprot, jā? Kaut ko viņi, jā. Kaut ko rubiet. Nu, bet ne tik labi, protams, kā tie, kas sēž divānā. Bet... Jā, rozetīti. Nu tā, nu forši. Bet tu iedomājies, tu TikTok mājai taisi pamats, tāda nopietna štela. Tā kā prezidentam gandrīz vai. Nu, blē. Un tad iedomājies, ja kaut kas būs čīps. Ui. Būs ko atcerēties. Ja tie pamata aizpildēs Gaskom. Kur tad viņi aizpildēs? Nu, ja Šļūdons nāks, tad visiem aizpildēs pamata. Ai, ka forši. Jā, dziļarbumu vakar nesanāca līdz galam pabeigt. 87 metriem tur citi ir tikuši jau. Jaudīgi. Pirmdien varētu būt pēdējā diena. It kā teica, ka viņi varēs te izgriezties, izbraukt mierīgi. Tur jau būs nošķembots jau. Arī pa smilti gan jau, ka viņi izbraukt. Bet tās trubas nesaspiedīs, domāju, ja? Nu, nē, nevajadzētu. Tā jau viņas ceļiem ir parasti.
Labrīt, negaidīti. Rihards nebūs? Čau. Būs, čau. Viņi jau brauc, viņi jau kā vienmēr liela meistari kavē. 4 solis ir ieradušies uz būvlaukumu. Kur visu vakar viņi smuki salika. Jā, nu malači, Džeki, kā to pašam? Pagaidām viss ok. Nu, tūlīt es gribu, lai Rihards atbrauc pastāsta, kas te ir, kas te nav. Tā, bet viss svētā glītumā. Par jums labas atsauksmes no Straujupītes. Jā. Tad prieks. Saka, ka ļoti labi operatīvi viss nošancējuši. To gan lidmašīnas pāri. Un arī Rāvens saka, starp citu, jā, jums cenas ir ļoti labas un baigi labi sadarboties ar jums. Tas labi, prieks dzirdēt. Pēteris 4 colus. Jā, filmēšanas laukumā vēl viens animators. Sveiki. Čau. Nu, kas tev te notiek, labs? Nē, jūs jau vidzikos jau redzat tikai kaut kādu nedēļu aizkavēšanos. Tas jau, lai skatītājiem būtu interesantāk, lai viņam tā kā ir vēlme gaidīt kaut ko. Jā. Pa nopietno viss ir aizgājis. Kur Rihards? Labs jautājums. Kā jau Sastrēgums. liela montāžnieki no rīta jau vienmēr. Viņam viens santehniķis malas ar motociklu uz objektu. Rihards pats jau arī braukā. Viņi arī paši braukā, bet jā, viņiem zina, viņiem laiks ir nauda, un tad līdz ar to, ja kaut kur vienam montāžniekam ir jābūt bišķi ātrāk pēc tam, tā kā, mēģina tā, lai visiem būtu labi. Bet jums ir baigi krūta tas servis, ka jums ir viss, kas vajadzīgs santehnikai, un otrs to, ka jūs nodrošināt meistarus. Jā. Tas ir ļoti, jo... Tāds ir mūsu mērķis, jo, zin kā, ļoti bieži ir tādi montāžnieki, kuriem patīk visu kaut kur, visu kaut ko ņemt, visu kaut ko darīt, un mēs atkal mēģinām nodrošināt tā, lai tam gala patērētājiem būtu viss, lai viņam būtu gan montāžnieks, gan santehnika, viss, ko viņam vajag. Bet, zin kā, man parasti, strojkā vienmēr viss nenotiek pēc plāna, jā? Un, zin kā, un mums jau arī te bišku aizkavējās kaut kas, jā? Un es Rihardam dienu iepriekš vakarā rakstu, klausies, tur rītdien būs, viņš sacīja, jā, es negaidīju īstenībā, viņš atbrauks, jā. Sēdējām jau, gaidījām jau, zinājām, ka būs. Mēģinājām visu laiku tā, lai atbrīvotos kaut kādā brīdī. Es nedomāju, ka Džeki tā to kanalizāciju vienā dienā iemetīs. Man likās, tur kāds 2-3 dienas aizies, bet malači. Ir ko darīt, jā. Viņi vienā dienā to izdarīja, bet mēs vēl izdomājām, ka, Klau, vajag vēl trubas izvilkt, jā. Tad tur izdomājām līdz dziļurbumam aizvilkt, un tad viņi vakar vēl atbrauca. Pasās, kas tā pa truba? Pelmens. 32. ūdens var caurumā. Darbā viņi sauc pa pelmeni, jā. Standartiņš visi viņus izmanto liek. Kāpēc pelmenis? Tā ir iesaucies tā santehniķi ir iesaukuši viņu, jā. Pelmenis? Bet viņš nav līdzīgs pelmenis. B caurules saīsinājumā. Labi, jūs uzzinājāt, cik ir 4 solis? No? 10,24. Ok. Jā. Ja tev pirts atradīsies, tev ir aptunā vieta, kur viņi varētu būt. Varbūt tās vajadzētu arī ūdensvadu caurules un kanalizācija līdz turienē jau aizvadīt. Pie viena, jo pēc tam tev būs baigi grūti, atkal viss būs jārok augšā, atkal viss būs, tā, lai tas traktors jāpost, jā, pie vienas traktors. Jā, es ar Sintīnu no arhitektu dizaina studijas vakar tikāmies, runājām, viņa to ainavu apmēram uzzīmēs, kuru varētu atrasties tas viss. Un tad arī... vienām sāpēm. Tieši tā, tas lietas korpus vēl kaut ko priekšā, kad būs tā pirts, tad tev viss ir ieraksts, tad pabeigs māju. Negribēsies smuko zālīti izbojāt, tā jau tev būs viss savilkts. Kur 4 solis atrodas skatītājiem, varat pateikt? Kadlkalnēl 9. Tas ir Rīga, jā? Jā, pie Dienvidu tilta. Un mājaslapa ir 4solis.lv? Jā. Jā, ok. Jā, mums te maza problēma sākās, mums te tik daudz klientu un objektu sākās santehnika pietrūkst. Jā, bet viņi ir deficīts vispār, man liekas, ne? Labi. Ir ļoti grūti dabūnam, jā. Viņiem kā vienmēr ir pusgadu rindu uz priekšu, ja ne pat gadu līdz pat 2. Līdz ar to mūsējiem ir tieši tas pats. Tātad jūs meklējat vienkārši santehniķus? Jā, sadarbības partneris, santehniķus, jā, kas var palīdzēt mums tik galā. Kas ar mums kopā strādāt, attīstīties un, protams, mēs ar viņus apmācam, stāstam jaunumus un tā, lai viss būtu beigi forši. Tad es sanāk, ka jūs kaut kā dodat labākas cenas, jā? Protams. Viņiem ir labas cenas, plus objektus dodat, jā? Jā, piespēlējam, parādam, tāpatās kā ar santehnikai parādījām, kur ir objekts vajag uztaisīt vai ir iespējas. Džeki nāca pretīm, jā, protams, droši. Tad uz kurien rakstīt? Man raksta Pēteris ar 4 colus, vai arī Toms ar 4 colus, jā. Vai arī var droši rakstīt TikTokā, vai arī pārējos sociālajos tīklos. Okay. Burbumiņš plus, nu čau, kā klājās? Nu kā iznāciens TikTokā? Jā, čau. Rekur atbrauc no 4 colām, tie ir pa trubām, visu atbildi pie viņiem ar tie, kas nopret visu sūkņus, visu, ko vajag. Kā noskaņojums? Labs? Gribās maukt? Jā. Kaut kas jādara ir. Kā tur izstās? Opā! Mums te būvlaukumā RR santehnika. Čau! No, kā jums? Jā. Šos pazīst? Nē, es pirmo reizi tās redzu, kas tie tādi ir. Moši kušājam? 6 cilvēku objektā. Nu kā tev iet? Baigi labi. Redz, mēs jau sarakām, pabeidzām. Tev visu puku uztaisījām, kā vajag. Jā. Kā tev patīk? Nu, kā izskās viss labi. To jau redzēs, kā darbosies. Vai ūdens iesprom, vai pareizs slīpums. Kādam jābūt slīpumam? Vismaz 2 centimetri. Uz metra? Jā. Taisnība? Taisnība.
Ok, ierakstiet komentārā, vai taisnība. Ko tu teici par to ūdeni laistīšanu? Dārza laistīšana? Jā, arī jāizvēl ūdens dārza laistīšanā, ne? Bet ne jau no Mēs filtra. runājam, kad dārza laistīšanu mēs tev taisīsim uz fasādu krāniņu. Jā. Mēs filtrus nelaidīsim caur dārza laistīšanas, laidīsim pa taisnām. Jā, tad nevajag teikt, caur kuriem nekur vilkt. Nē, būs labi. Mēs ieminējāmies, ka varētu arī pirms jau nav viss pabeigts, varētu aizvilkt ar kanalizāciju ūdeni jau uz pirti. Ir jau aizvilkt. Jau aizvilkt? Jā. To jūs daudz ko Kanalizācija nav. Bremzē? Kanalizācija vienīgais. Kanalizācija nav, tāpēc, kad vajag sākumā bioloģiju ierakt un saprast pie augstumiem, kā mums jārīkojas. Un vēl ir jāsaprot, kur atradīsies pirtī. Jā, nu tas arī. Kur laika kabeļus arī? Nu, to ekskavātoris. Naktī, jā. Nu, kā pa dienu. Otrajā maiņā. Bet komentāros raksta, ka viņš baigi lēni šansējot. Jā? Vai Vakar vēl nebija? tie komentātori parāda, kā var ātrāk izdarīt? To Būsim gan gatavi gribētu samaksāt redzēt, par to viņa ātrumu noteikti. Var vajadzēja lielu traķi un tā tālāk. Nē, mums Buldozeru vajag iedzīt iekšā objektā tā normāli, nu. Paņem Ka 5 brats metru dziļumā un tad, nu, zin kā, grunts jau jāsagatavo kārtīgi. Nu, jā, viss it kā super ļoti ātri, baigi ātri izdarīja ar santehniku, jā? Labākie meistari Rīgā, tā teikt. Ai. Mēs neguļam. Ai. Rekur, es skatos, tu esi salicis šitādu. Saules mēs salikām. Tas vienkārši, kad mēs to betonu uzlies, nu, kad būs jau zināms precīzs augstums, kādā jābūt kanalizācijai, mēs vienkārši varam izvilkt, apgriezt un būs jau ideālā stāvoklī kanalizācijas. Un tas pats arī, piemēram, tagad tu vari viņu pakustināt, redz bišķīt uz turien, un tad var pielāgot. Labi, tu vari pateikt, kur tādas var nopirkt? Lūdzu, pie šiem kungiem. Vienmēr laipni gaidīt 4 colās. Jā. Un tā ir virtuvē. Kādreiz būvēja tās lielās mājas, tad bija, kad ģimene dzīvo, tad, lai viens otru atrastu rācijām, bija jāskraida apkārt, jāmeklē, kur atrodas. Lieluma mani savā laikā bija. Bet tā apkurs izmaksas nebija liels, tad tad varēja būvēt lielu. Jā. Bet man it kā izreikņā ar siltumsūkni varētu būt kaut kur 100 eiro mēnesī. Tā varētu būt. Mazāk? Man liekas, ka jābūt mazāk. Tā rekuperācija kopā tā varētu būt. Klausies, es tikko ar 4 solām runāju, viņi saka, ka šis ir pelmenis, jā? Jā, tas ir pelmenis. Kāpēc es viņu tā iesaucu? Tāpēc, ka viņam ir artikuls PE cauruli. Ok. Un šitās ir kas? Tas ir vāviņa caurulis. Vāviņa. Vāviņa kanalizācijas. Vāviņa kanalizācija. Vislabākās kanalizācijas caurulis Latvijā. Jo? Pēc viņām ir perfekta izturība, SM4 klasi un PVC matricē. Viņš ir pārdevējs, bet tu ar viņām strādā. Jā, es viņām strādāju, viņas reāli viņas baigi viegli ir apstrādāt, viegli saspraužās, gumijas baigi labi stāv. Reizēm ir tā, ka spraud cauruli un gumija tev kaut kur pazūda, ieiet iekšā vēl kaut ko. Vazelīnu vajag. Vazelīnu vajag vienmēr, jā. Vāvinām arī vajag, jā, vazelīnu? Arī vajag, visiem vajag. Jā. Vāvīts arī speciāli priekš sevīm arī ražo vazelīnu. Tieši savu caurulēm. Un arī konkurence caurulēm, protams. Tā, nu paldies Vāvinam, jā? Jā, paldies Vāvinam par labajām caurulēm. Un RR santehnikam, ka māk viņas iespraust pareizi. Un 4 solām par laicīgu piegādi. Un pa labām cenām. Jā. Šī caurule ir izlaista perspektīva uz to, ka tev būs kādreiz pilsētas ūdens. Jā. Šitā ir pienākošā caurule, un šitā aiziet uz pirti. Mēs visi esam salikuši jau. Uz pirti aizies filtrētais, jā? Jā. Jā. Protams. Ļoti labi. Lai baļļa nebūtu Dzeltena. Tagad atbrauc tev meitenes balkos paaugstīmos ciemos, jā, lai kāpjot ārā, viņas nepaliek brūnas. Jā. Nu, nosauļojušās. Nu, Pēter, ko tu pateiksi? Skaistums. Neaprakstās. Labi, tā kāds plāns, kad jūs vēlreiz brauksiet? Nākamreiz mēs brauksim, kad būs nošķēmbots un salikts putuplasts. Jā. Tad mēs izvilksim ūdens caurules. Un tā kā es sapratu, ka pēc tam ies no armatūras karkas. No kā būvmateriāliem, jā. Jā, kā būvmateriāliem. Un tad mēs pie tā armatūras karkas siesim klāt siltās grīdas. Jums siltās sienas ir? Viņas ir uz elektrību vai kādas? Nē, uz apkuru tāpatās. Varētu mēģināt iestrādāt kādā vannas istabā, lai no dvieža žāvētājs jāliek, vai var smuki salikt pakaramos, uzlikt vielīti, no sienas nāk siltums. Bet labi, jā, vasarā viņš darbosies, ja grīda? Arī darbosies, jā. Bet grīda arī darbosies? Nē, var atsevišķi. Jā, kā jūs domājat, labāk uz elektrību vai uz apkuru sistēmu likt? Jā, ja tev būs siltumsūks, nav jau starpība. Tu jau vari siltumsūku gan uz elektrību, gan uz gaisa sūku. Es domāju, ka uz apkuru, uz siltumsūku. Noteikti būs lētāk, jā. Višķīt sāk skatīties nevis uz to lētāko variantu, bet sāk skatīties beidzot uz kvalitāti. Nu, nevis lētu apkuru vai tur lētāko katlu vai ko, bet beidzot grib kaut ko kvalitatīvu, labu, lai strādā, lai nav jāmeklē meistars ziemā. Nu, tas jau meistars ziemā grib atpūsties, jā? Protams, mēs šeit kādreiz gribam uz Turciju aizbraukt. Bet visi siltumsūkņi ir pie jums uz vietas vai tomēr ir jāsūta un jāgaida? Lielākā daļa ir uz vietas, ja kaut kas nav, tad tā ir principā 1, 2
maksimums nedēļas laikā. Ja, protams, mēs runājam par lielajām ēkām siltumsūkņiem, kas ir 1000–2000 kvadrātmetru lielumā, tādas jaudas siltumsūkņums nav uz vietas Latvijā, bet ar mūsu servis partneri no Polijas Keistehnika to visu var dabūt maksimums 3 dienās. Jā. Ar ekspresu kravu pat taisno uz objektu. Bet lai klientam nav jābrauc pakaļ pie mums. Bet arī tagad par radiatoriem ātrāk jādomā, jā? Īsti nē, jo mēs laicīgi gatavojamies šim brīdim. Ja mums vidēji nedēļā nāca 1, 2, 3 kūres, tad tagad mums nāk jau 4, 5, 6. Tā, lai visiem pietiktos un mēs būtu gatavi apkurs sezonu. Bet cena ir laba radiatoriem pie jums? Labākā Latvijā pagaidām. Ļoti labi. Jā, un radiatori no kurienes? Austrija. No Jūka, Austrija, Šveica. Okay. Tātad par 4 solām īstenībā daudz nezināja. Kā tu uzzināji par 4 solām? Jā, par 4 solām daudz nezināju, tāpēc, ka 4 solas sākumā bija tāds veikaliņš, kas bija vairāk domāts priekš strādniekiem. Pēc montāžniekiem, lai mēs viņiem spētu nodrošināt visu, ko viņiem vajag, un līdz to mēs neizgājām uz privāto sektoru. Tagad ļoti daudz konkurentu un vispār uzņēmumu Latvijā iziet ar uz privāto sektoru, jo nevienmēr mūsu montāžnieks varbūt izstāsta pareizi, izstāsta kā vajag, un līdz to mēs atkal mēģinām kopā ar montāžnieku izglītot cilvēku vai piedāt viņam pareizo risinājumu. Labi, kā tu uzzināji par 4 solām? Sāk strādāt, brauc garām uz ielas, viņi vēl tad bija Gaļazara ielā. Jā. Un tur es iepazinu to jauko cilvēku. Vēl bārda bija viņam? Nē, viņš jau bija jauns un vispār. Bija, jā, man visu laiku bārda bijusi, jā. Bet viņam vēl māca piens uz lūpām, bija vēl maziņš, tikko sāc. Radiatoru rokās skraidīja. Jā, viņš makitu tirgoja un visādi šitādas lietas. Un skaties, izaudzis jau pa lielu cilvēku. Labi, no tev sanāca točiņu izmantot? Jā, baigi labā. Jā? Jā. Vai jūs negribat? Līmenī. Vai tur tos papīrs arī? Tu jau esi gatavs? Tas uzreiz. Kafiju un cīgu noteikti uzpīt. Te ir, zin kā, te ir forši, te nav garlaicīgi. Te var lasīt, redzi, te visā te uzraksta. Redz, pietupies, šitā jāsēž uz poļu. Jā, tur ar roku turies pirāts, izbauda procesu ar vienu roku. Papīrs arī? Ir. Ir. Roļi pats? Labi, Džek, zin kā. Pa zolīdo. Dāja. Blin, apgās, ne? Varētu. Jau padod, tos papīrs. Mustangs arī noārdījušies. Baigiem malači. Salikuši tev pa zolīdo visu. Viss ir kontrolē, viss ir pilnīgā. Viņi ir Onlainā to visu redz, ja? Es onlainā redzu, bet viņš ir uzlicis kaut kāds 11 kameras, jā? Bet ir 4 kameras, kas uz timelapsu. Varēs pēc tam redzēt video, kā viss tapa. No ātri, no 4 pusēm. Jā. Viņš skatos, ka tev arī ne tikai Mustangs apsargā, bet arī kaimiņš apsargā skatās. Jā, kaimiņš arī vaktē. Māleči, zina, nu jābūt, nu, protams. Kārtībai jābūt. Latvijā zinām, persona ir jāapsargā objekts. Nevar tā vienkārši. Drošība pirmajā vietā. Jā. Saka, ir pilnīgi kvalitāte. Bišku pieber smiltiņu, uzreiz ar lielo blieti pāri. Nu, tā ir jāstrādā, nevis pieber pilnu bedri, un tad tā bišķīt ar vispasīti noiet. Reitu džek kvalitīvi, 5–10 centimetru uzber, uzreiz noblietē. Nu, tā jāstrādā pareizi. Jā, nu labi, tas tur strādā, bet tas, kas iekšā visu laiku sēž un tikai ar džostikiem. Katram ir savs darbiņš jāmīl. Tas jau nemaz nav tik vienkārši tiem džostikiem, it kā jau liekas no vienas puses. Es iekāpu, es domāju, tāpat kā strauju pītēji. Kas ko? Tūmā nelaižat man tādam. Jā, Gaskom Māleču. Janka, kas mums te ir atbraucis? Guņči? Nu tā tur atbrauc. Šķembiņa, jā? Cik tāds kravas paredzēts? Nezinu, 2 laikam. Tā, nu šķembas ir atvestas. Ierakstiet komentārā, viņš ir līdzīgs Jarānam, vai ne? Janka! Būt ir vai nav līdzīgs? Man liekas, ka ir. Tā, no otras vadus neaizķers. Tāda situācija, tie vadi nav forši sakaru. Tā, vēl laikam paliks krāva iekšā. Izbirs, viss neizbirs. Tā, Janka izrulēs visu. Janka ir vienkārši monstrs. Tāds ekskavatoris. Janka visu nokontrolē. Gaskom? Neko neaizvedīs. TikTok mājas labākais ekskavatoris, jā? Tāpēc, ka vienīgais, jā? Uzspiešam laiku, Janka. Kaut ko pozitīvu uzrakstot viņam. Jā, nevajag visu laiku kaut kāds stūdu rakstīt. Jā. Nu par Austrāliju vēl domā, vai tomēr grib TikTok mājas būvēt? Nē, labāk TikTok mājas. Jā? Pats sen esi TikTokā? Nē, baigi sen nē. Es tur tikai skatos kaut ko, kad nav ko darīt. Bišķiņi, kā visi. Es daru pofīgi vispār, ko uzvilkt. Labi, Janka, smilti vēl vajadzēs? Nē, smilti nevajag.
nevajadzēs smilts, tad pāri izskatās, ka bišķi paliek. Jā. Nu, vienīgais, ja jūs izdomāsiet celt augstāk, tad vajadzēs. Jā, labi, Janka. Izdomāsiet traktoru. Labi, Janka, cik maksā tās apģērbs? Es nezinu. No kepti? Nu, nezinu. 10 eiro vairāk nebūs. Šorti? Nu, tie es pat neatceros, kad es viņus pirku. Ok. Botas? Botas kaut kāda 30 laikam vai 40. Zeķis tev ir cat. Maika ir firmas, to es nezinu pat cik. Ļoti labi. Paldies, Janka. Ko tu darīsi tagad? Meklēs, kas man apģērb? Kanalizācija būs diezgan augsta. Tad visdrīzāk sūknētavu būs jāliek šī pusē. Klausies, bet tā kanalizācija tu caur kokiem var dabūt, vai ne? Nu, ja sūknētavu, tad jā, varam. Tur jau tāda pat pelmeņa caurulies. Pelmenīts? Pelmenīts, jā. Cik bieza? Tāda pat? Visotrā. Pagad, tu gribi pateikt caur dzirni viņām samals un izsūk? Jā, un aizsūknēs uz turien. Lai arī, ja varēs un dziļums būs piemērots, tad vilks ar kanalizāciju kritumu. Tad ar kritumu vilks 160 no caurumu. Jā. Jo es vienkārši domāju, man kā variantu vēl ieteica, ka pirti varētu šiten kaut kur taisīt, jā? Aiz kociņiem. Jumta būs visādi skujas vēl vis kaut kas. Bieži dabūs jumta tīrīt. Okay. Nu, ja tur liks, tad es domāju, ka noteikti būs sūknētā. Kaut kāda maziņa sūknes atsīja būs jāliek industriālā, lai normāli samaļu un normāli aizsūknē. Okay. Vai viņam smiltīm padalījās? Aizvedu, jā, ne smiltīm, bet melnzem, jā, nopirka. Forši kaimiņos, melnzem ir. Dabūt tālu vest nevajadzēja. Tālu vest nevajag. Forši. Aiziet trubas iekšā, jā? Ļoti labi. Pirmā? Pēdējā. Tā labi. Cik jau ielika iekšā? Šī 14. Cik dziļi esat jau? 83 metri. Bet būs 120? 115. Kaut kur tā, jā? Bet pagā, pēc tam tur tālāk nebūs jāliek tās trubas pieriks uz šī? Filtru. Pēc tam būs netālu? Jā. Kāpēc? Kāds viņi ielikas, nevar krūlu. Jā, nu karstums šodien labs, ne? Ir. Es kaut kādu vazelīnu nesmērēt virsū? Smērē, līm. Līm? Ļoti labi. Uzdevuma augstumos, jā? Jā, ļoti labi. Oho. Tu vēl lēkā? Cik tev gadu? 5. Projā tāds sportišs esi. Man šeit tad ceļa sāp. Jā, man tāpat elokoņi ceļa. Nesportā? Nē, te ir nosportējies. Tev vēl saspilē. Es kādu sūkni vispār vajag? Man te 4 collas prasa. To peizarbs tad mēs zinās, cik jaudīgi tev vajag likt un kādā ziņumā. Kurā brīdī? Peizarbsim, ka pabeigsim. To tikai pirmdien zinās, jā? Tagad mēs nezinām, jā, cik tā dēva tur ir, cik jaudīgi vajag. Jā, ok. Bet firmu var ieteikt? Nezinu, kaut kur jau viņam viss var ienākt. Ok. Tā, un šitas ir kas? Āmurs? Tā ir tā cementa iepūtīs un bez ūdeni pa visu. Nu kas? Ok. Daudz cementu vajag? Mokts, 200 litru, sam ūdeni pušu virs, un tas iznāk ārā. Trūks. Evakuātoris Janka te darbojās. Ļoti aktīvi, opā. Čembu līdzina. Gatavo pamatu priekš tenapora. Tev ir liks virsū putaplasta no tenapora. Un pēc tam augā būvmateriāla armatūriņa nāk virsū. Ko tagad dari? Tagad maisīt cementu. Kaut ko cementēs tās trubas. Janka, tev nav karste? Nē, nav. Jau kondiški strādā. Ar logu vaļā? Tāpat normāli. Jā. Man jau vajag dzirdēt, ko viņš man saka. Traktorists, jā? Kaut vai vienalga. Ekskavātors Jānis. Nu, ko viesurs saka, šiem pietiks? Vajadzētu pietikt. Ja kas būs sīkšķēm ar rezervu, to var uzlikt biezākā. Ieraksti komentārā, vai tā drīkst darīt, vai nē? Ja? Tie, kas zina kaut ko, saprot, tie tikai. Ko tu tur parādīji tukšu kabatu? Smilts izbēri. Jā. Čau, viestur. Čau. Vajadies klusums objektā. Jā.
vai karsts siesta. Jā, no kā sokās. Labi, cerams, ka pietiks šķemba. It kā ir rezervi, bet uz atu šobrīd izstās, ka tā vien. Nu šodien ir pēdējā diena? Jā. Tad traktoru var rītdien atdot, jā? Jā, cik saprot, būs kaut pauze tev līdz liks putuplastu. Jā, nu ko es dažs dienas, jā. Bet, nu, tad īsti putuplastu lišanai mēs šobrīd atstāsim to sīkšķembu vienā kaudzei, to viņi tā kā rokām līdzinās. Cerams, ka tur nebūs, arī ir rezervi, ka nebūs baigi daudz viņiem kaut kur jākrāj malā, kas tad. Ja būs, tad mēs atvedīsim kādu savu mazo traktoriņu tur palīgā, paņem to sīkšķembu nost no plātnes. Kalna galā. Jā. Skatu tornis, labi. Cik tad beigās dienas aizgriežas tev viss? Sanāks, tagad ir 6. Nu, 5,5, 6. Un tu biji reiķinājis uz cik? Uz 5. Tad viss normāli. Nu, traki nav, jā, tur. Bija domāts, ka būs pauze, ka mēs te nebūsim tās 1-2 dienas, kamēr liek caurulis un vadu izvadas, bet beigās mēs viņus likām, tā kā tas tur ienāca tajā laikā. Kā ir 150 metri, labi, apskait cik. Izstās, kad 150 metri gofrs saliktas te ir visam. Daudz mēs centāmies paredzēt gan izvadiem iekšā, bet un tagad teica, ka varēja arī starp armatūrām tā kā izvilkt mazākā gofrā uzreiz vadu un nevajadzēja. Nu, bet tas īsti nozīme nemaicina. Vēl varēs vēl izdomāt kaut ko, ja mazums, jā? Jā, vēl varēs tā kā betonu arī atstāt. Nu, kaut kur aizvilkt tādas kā uz saliņām lietas vai uz dīvaini, tā kā. Vai liekas, ka tev grunts apstākļi, nu, ļoti labi, tas lielais ūdens, tas bija tomēr laika apstākļi vairāk nekā gruntsūdeņi. Nu, viņi te ir varbūt metrā un zemāk, bet plātnē tas dziļums neaizskar tā kā ērti. Darba ziņā viegli. Pareizi ir uzskatu, ka tas formāts, kad visas zemes darbas 90% arī tev ir terase jau sagatavota, tev ir visi smilts un viss ir stabils, būs taciņām ap māju, bruģētiem laukumiem pie mājas, zem nojumes, līdz vārtiem tev viss ir jau, var teikt, sagatavots. Jau šobrīd no zemes darbiem nebūs nekādas rakšanas un lielas vedāšanas ārā grunts maiņas, kad jau ir ēkas un risks viņus ir sabojāt jau sienas un tādas lietas. Nu, paliks bruģētājiem kaut ko darīt un bruģēdušana tā ir pareizāk atstāt, lai tos līmeņus tev ir iespēja vēl tagad domāt. Pamats viņam jau ir sagatavots un uzskatu, ka viss te diezgan pareizi virzās. Ko pa Janku var pateikt? Janka bēdīs, ka viņam pēdējā diena objektā. Nopietni? Es nav runāts par to. To nākamais jau objekts tā kā. Kur būs nākamais? Nākamais viņam tālāk no mājām, tā kā viņš bēdīgāks. Šeit ērti atbraukt, tāpēc ar 2 busiem brauc, ka lai viņš nebrauc savu Rīgu. Nu kā Janks čiloja? Čilo, jā. Skumsi? Ne. Viesturs saka, ka šodien pēdējā diena viss. Ļoti labi. Jā, tad rītdien traķi atdodam. Cerams, nav sačakarēts. Cerams. Cik vēl degvielas paliks? Tagad pilna bāka, var teikt. Man liekas, 2 kannas paliks. Vēl ir 2 kannas. Uz straujapītē tas patēriņš ir mazāks. Jā, un arī pēc certiem kartupeļiem smaržo vispār likās. Forši, jā? Baigi labi. Apetīt labāk. Bet biežāk pusdienās jābrauc, nedašīt. Tā, vēl straujapītas kafija arī dzer malacis. Viena palikusi? Viena tomēr tikai, jā. Cik busā iegāzi? Cik vajadzēja? Akti, Janka, blin. Klausies, bet tur rakstīja komentārus, ka tu Jārānam līdzīgs. Jā? Jā. Jaunībā. Nu, viņam angurē kaut kādu radu laikam arī. Bet, nu, nē, radniecība man nav ar viņu. Gaskom. Jā. Bet tagad mēs gaidām sīkšķembu, jā? Jā. Nu, vēl jau bišķiņi ir ko darīt. Tagad pusdienas. Tagad pusdienas, straujapītas kafija. Lo, beidzot. Baigi labā. Tā ir straujapītas. Jā. Tā ir straujapītas īstenībā. Jā. Nu, te jau viss uzrakstīts, tur jau nav ko vairs. Kārtīgam darītiem darbi nekrājas. Lo, straujapīt, malacis, Oskar. Ierakstat komentārā, ātri tas bija vai lēni? Baseins pilns ar smiltīm un šķembām. Jā, pārdot to zemi tur nekas nesanāks. Nepirkniens, jā? Nē, neuzspēj. Kurš tad tādu pirks to zemi? Palēto es paņemtu šeit. Jāgaida sīkšķam, jānokrāmē galvenais viņus plātnes, to darīs ar rokām līdzināšanu, bet, nu, ja atstāsim tur, tad urbumiņš atstās mašīnu tev, te netiks ārā savādāk. Jā, varētu šodien jau tagad braukt laicīgāk piekdienā mājās. Jā. Bet nē, jāsagaida materiāls, lai jāpārkrāmē dziļāk. No kurienes ved to sīkšķembu? Man liekas, ka arī no ropažiem, turpat, kur šo šķembu. Baigas gabaliņš sanāk, nec ar kortiem. Pa apveceļu, jā, droši vien jau kādu stundu noteikti brauc līdz šejienei. Atbrauc apskatīties, kā urbumiņam iet. Viņiem laikam šodien ir pēdējā diena. Būs tad jau dziļurbums gatavs. Jā, un daudz komentāros rakstīja, ka, ja viņš tik dziļš, tur 120 metri, tad ir jāsakārto licenci. Jā, no sākuma tika sakārtot licenci, un tad veselības inspekcija apstiprināja, ka tieši tajā vietā drīkst taisīt. Un tāpēc tikai tagad sākam. O, te jau kāds metina? Ko jūs metinat? Čau, veči? Metāli, jā? Jā. Nerūsējušas? Rūsēju. Ok. Ūdenī nerūsē. Ūdenīs nerūsē? Ok. Viņi metina, viss notiek. Kaut kā es viņu nevaru skatīties? Nevajag, jā.
Cik izrabi? 109 metri. Kāpēc ne 120? Nevajadzētu tik daudz, te ieviši tagad viņš kadrā. Ok, super. Kā tev noskaņojums? Normāli. Tik malc? Jā. Rītdien es arī malcu, tev izšķienu brauc prom. Tu redzēji, kā būs. Daudz vēl jādara? Jāsalaiž viss filtri iekšā un tad kompresori jāpalīdz. Rītdien sūkni vedīsim. Tā, rekur urbumiņš plus, viss darbībā. Komentāros rakstīja, ka jau tu pa dienu urbi ārā citi. Tā nevar būt šitā, es taisīju pa dienu ar divām. Nevar, ja? Vienu dienu cements jāgāja. Viņi bez cementa malc. Kaut kur ir dzirdēt, ka bez cementa, bet labāk, ka viņi iecementa. No cementa viņi no paša augšas ir sūda. Nā, ko tālāk? Iebāzam šito un tad gaisa. Kompresori iekšā urumā. Gaisa laidīs iekšā vai? Tad nāk ūdens ārā, cik viņš nāk vēl, viņš nāk ārā. Tīrīsies tagad, ūrim tur izstāds. Liels tagad. Tā ir bišķi vairāk neuzskāt. Ok, man šis drēvis vēl vajadzīgs šodien. Opā! Oho! Cīļuks. Nu, ko, cik daudz ūdens iekšā? Pagaid, jūs tagad gaisa laižat iekšā, ja? Un te izskatās? Jā. Bet pagaidām vēl viņš ir tāds mālains, ja? Un cik ilgi šajā? Ok.